Labdien, labvakar vai labrīt. Atkarībā no tā, kad tu skaties šo video, lai tev labs šis dienas periods, šis brīdis, svētīts, piepildīts, priecīgs, mierpilns, neskatoties ne uz ko. Un savukārt es vēlos padalīties ar dažām domām, pārdomām, tieši tāpēc, lai tas tā varētu būt. Vēlos tevi svētīt ar to, ar ko pati esmu svētīta, Kristu, caur pārdomām par Dievu vārdu un sadraudzību ar Dievu garu. Un šodien parunāsim par to, ka Dievs saka, ka Dievu vārdā, mēs redzam, ka mums ir svarīgi būt tīriem, iet runa par tīru sirdi Dievu priekšā, par tīru sirdsapziņu, par vecajā derībā, tur, kur Dievu likumu, šo te Mūzu bauslību, kad bija jāievēro, mēs arī redzam šos entos nosacījumus, kas tā kā bija jāievēro, lai varētu būt Dievu priekšā tīrs. Taču tad, kad atnāca Jēzus, viņš tā kā demonstratīvi rādīja, ka ne jau tā ārējā tīrība, ir tas galvenais, un ka tieši sirds ir tas orgāns, vai tas, uz ko mērķē Dievs, un viņš vecajā derībā saka savai tautai, ka viņš tur tā un viņš tur šitā, viņiem nāk pretī un visādos veidos palīdz un tā tālāk, bet ka viņi negrib atgriezties, ka viņu sirdis ir aptaukojušās, ka viņi vienkārši izmantoja šo te Dieva labvēlību vai pretīm nākšanu un turpina dzīvot savos grēkos, Tātad neatgriežās no savu ļaunuma, un šodien jaunajā derībā Dievs ir izdarījis visu, lai mēs to patiešām varētu izdarīt. Viņš neatstāja vairs šo procesu cilvēka ziņā, no mums ir vien atkarīgs tas, lai mēs viņam teiktu jā, kā viņa līgava, un ļautu Dieva garam darboties mūsu sirdīs caur patiesības atziņu, Tātad Jēzus saka, ka viņš tīra savu draudzi caur patiesības vārdu, kas atraisa svētā gara darbību. Jēzus arī uzsver, mēs redzam evaņģēlijos, viņš saka, jūs jau esat tīri, to vārdu dēļ, ko es jums esmu runājis. Un mēs saprotam, ka mums ir jāizšķir līdz krustam, tas, ko Jēzus teica un darīja, tādēļ, ka vēl nebija pienests šis upuris, par mums, par katru no mums, un pēc krusta. Un tas jāsaliek skaisti kopā, kur mums izveidojās šie šaurie vārti, pa kuriem ieejot mēs atrodam dzīvību. Un Dieva vārdā ir teikts, ka ne visi tos atrod. Tādēļ, ka tie patiesi ir šauri, tad mums ir vajadzīga ļoti liela vēlme, saprast patiesību, atzīt to tādu, kāda tā ir, ieraudzīt Jēzu tādu, kāds viņš ir, tātad Dievu vārdu, labās vēstas kontekstā, tādēļ, ka to mums paskaidro 1. Pētera vēstule 1.25, ka šis ir tas vārds, kas paliek mūžīgi, prieka vēsts, kas jums tikusi pasludināt, Un tātad, kad mēs paliekam, Jēzus saka, ja jūs paliekat manos vārdos, tad es palieku jūsos, Un Dievs ir mīlestība, Tātad, kas ir tie vārdi, kuri šodien mums ir jāņem vērā, lai mēs paliktu viņā? Jēzus saka, Jāņa vēstulēs ir teikts, kad šī ir tā mīlestība, nevis ka jūs esat Dievu mīlējuši, bet ka Dievs mūs ir mīlējis, Un tātad mēs mīlam, jo viņš pirmais ir mūs mīlējis. Un ja jūs paliekat manā mīlestībā, saka Jēzus, tad es palieku jūsos. Un ja jūs paliekat manī, tad jūs nesīsiet daudz augļus. Un to, kurš jau nes augļus, Dievs attīrīs vēl vairāk, Un kā tad viņš to dara, kā jau tas tika pieminēts, caur patiesības vārdu.
viņš tīra savu draudzi no visiem meliem, kas aizēno šo gaismu, šo evaņģēliju gaismu, kad tā spīd, ja, tad arī cilvēks redz, kur likt savus soļus, kur spērt kāju, ja, kur iet, kur neiet. Viņš redz lietas, kādas tās ir, kā jau mēs runājam arī kādā citā video, ja, kur ir jāklusē tā vietā, lai runātu, un otrādi, kur ir jārunā tā vietā, lai klusētu, ja, kur tātad tiek izārdīti šie velna darbi, ja, šīs važas tiek noņemtas, ja, un kur cilvēki tiek turēti gūstā, viņi tiek atbrīvoti no šī gūsta, viņi tiek atbrīvoti no verdzības bailēm, no dažādām manipulācijām un no tā, ka ar mums var manipulēt, ja, kā ar marionetēm, ja, vai ar šīm koka lellēm, kurām ir striķīši piesiet, ja, tāpēc, ka cilvēks ir pilns ar dažādām bailēm un šiem te aizspriedumiem un dažādiem meliem, kuri arī aizēno šo evaņģēliju gaismu, to patieso spēku, augšām celšanas spēku, kurš ir ielikts cilvēkā, lai viņš varētu dzīvot patiešām svētu dzīvi, ja, tātad dzīvi, kura ir pilna ar Dieva dzīvību un Dieva spēku, kas atraisa Dieva gara darbību, ja, tātad izārda šos velna darbus, kā jau mēs tikko runājām, ja. Un tie velna darbi ir diezgan tādi, ja, kā mēs saprotam, ja mēs skatāmies jau no paša sākuma, ja, kā tas viss notika, ja, tātad caur viltu viņš izdarīja tā, lai cilvēks tiktu šķirts no sadraudzības ar Dievu. Un tāpēc Jēzus nāca otrais, lai mēs atkal būtu savienoti ar Dievu Kristu, pateicoties viņa upurim, pateicoties tam, ka viņa asins pārklāj mūsu grēkus, un mēs varam nākt Dievu priekšā un neaiziet bojā, saskaroties ar viņa godību, jo nekāds grēcinieks nevarēs palikt dzīvs, ja Dieva godības priekšā un klātbūtnē. Un tieši tāpēc arī cilvēki, kuri nav atzinuši patiesību par to, ko Dievs ir izdarījis un par to, ka viņi ir svēti un tīri Dievu priekšā ne no saviem darbiem, bet pateicoties tam darbam, ko Jēzus izdarīja, ja viņi nav atzinuši šo patiesību, tāpēc viņi arī nepiedzīvo Dieva godību, Dievu klātbūtni, kas patiesībā ir ļoti spēcīga, to varētu salīdzināt ar strāvu, ja, ar elektrību, ar kaut kādu spēcīgu plūsmu, kuru cilvēks var neizturēt, ja viņš tātad nav atbilstošs tam. Un tieši tāpēc arī Dieva gars nāks un atklās pasaulē grēku, ka tie netic man, saka Jēzus, ja? Jo tieši tajā ir grēks, tātad aizšaut garām šai sadraudzībai, kur mums piedāvā Dievs Jēzu Kristu, pateicoties tam, ka viņā mēs esam tīri darīti, ja? No viņa upura, tāpēc, ka Dievs tik ļoti mūs ir mīlējis, tāpēc, ka viņš to vienmēr ir rādījis un parādījis, ja, ka viņš vienmēr ir bijis cilvēkus mīlošs un ka viņš ir gribējis vienmēr būt sadraudzībā ar cilvēkiem, taču cilvēciskā daba, šī miesas daba, kura nav Dieva gara apgarota, ir spītīga, nepakļāvīga, tā saceļās pret Dievu, ja, pret Dievu nolto kārtību, tā grib iet un sasniegt savus mērķus savā spēkā, ja viņai Dievs nav vajadzīgs un tā tālāk, ja. Tātad šī te neatkarība tādā sliktā izpratnē, ja, kuru patiesībā bieži vien arī veicina šīs pasaulīgās mācības, ja, tā skaitā dažādas psiholoģijas un tā tālāk, ja. Un šeit es neesmu pret psiholoģiju, ja, man pašai Dievs ir daudzreiz devis kādu informāciju, kas man ir bijusi tajā brīdī ļoti aktuāli, tieši tāpēc, lai saprastu, kas notiek, vai diagnosticētu kādus momentus, un šeit runa iet par to, kas ir tas pamats, uz kura mēs ceļam, ja? Kā mēs izmantojam informāciju, tādēļ, ka, piemēram, mēs to arī varam redzēt šajā te epizodē, kur Jēzus Dieva gara vadīts ir tuksnesī, un kad velns nāk viņu kārdināt, ja, kā viņš viņu kārdina? Viņš viņu kārdina ar Dieva vārdu,
ar Dieva vārda starpniecību. Un tieši tāpatās arī šodien tas pats Dieva vārds, ja, kurš mums ir dots kā zāles, kā garīgā maize, kā garīgā barība, ja, kā kaut kas, kurš stiprināties, spēcināties, dziedināties, atjaunoties, var tikt izmantots kā inde, kā zobens, kurš nogalina, ja to lieto nepareizā garā. Un tātad par to jau arī ir runāts, tad kas ir tas gars, kas šodien prezentē Dievu? Tātad Jēzus ir teicis, es neesmu nācis tiesāt pasauli, vai nosodīt, es esmu nācis izglābt pasauli. Un tādēļ tad, kad sludina Dieva gars vai tiek sludināts Dieva garā, cilvēks piedzīvo Dieva mīlestības pieskārienu, un pat ja viņš dzird kaut kādas lietas, kas varbūt kas viņam liek mainīt domāšanu, kaut kādā virzienā, un tas varbūt viņu apbēdina, ka viņš nav līdz šim spējis kaut ko izdarīt, vai vēl kaut kādā veidā, tā kā ir teikts, ka skumjas, kas nāk no Dieva, ved uz atgriešanos, taču pasaulīgas skumjas ieved nāvē, Tātad pasaulīgas skumjas, tās ir skumjas, kurās nav cerības, ka tev tiek informācija pasniegta tā, ka tā tevi nogalina, tā tevi ieved tādos stāvokļos, kas ved tevi pazušanā, kas atstāja tevi bez dzīvības, bez cerības, bez ticības, bez mīlestības. Un šī ir tā mīlestība, ka nevis mēs Dievu esam mīlējuši, bet ka Viņš mūs tik ļoti ir mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai katrs, kurš Viņam tic, neiet nepazustu, bet iegūt mūžīgo dzīvību. Un tātad mēs saprotam, izējot no iepriekš runātā, ka tīrība, tas ir kaut kas neatņemams sadraudzībā ar Dievu, jo Viņš ir tāds, Viņš ir tīrs, Viņš ir svēts, Viņš ir mīlestība, Viņš ir gaisma, un nav viņā nekādas tumsas. Taču izējot no iepriekš runātā, mēs arī saprotam, ka mēs paši savā spēkā nespējam uzturēt sevi tīrus. Tas, kas no mums tiek prasīts, ir teikt jā Dievam, meklēt viņu, meklēt sadraudzību ar viņu, atzīt patiesību, būt gatavam mācīties un sekot, jo arī tātad mēs saprotam, ka debesu valstībā ir šīs gradācijas, lai vai cik ļoti varbūt kādiem gribētos tās izslēgt, bet viņas ir un mēs to redzam Dievu vārdā, ka tātad, pirmkārt ir tie, kuri nepieder Dievam, tātad neticīgie, tad ir tie, kuri tiek izglābti, ticot Jēzum, tad tālāk mēs redzam, ka ir Jēzus sekotāji, ir Jēzus mācekļi, ir kādi, kurus Jēzus sauc par saviem draugiem, un ir Jēzus līgava, kas atkal tiek nosaukt par vienu no šīm gudrajām jaunavām, kas ir uzkrājusi eļu un kuras lukturas deg. Un tātad šīs dažādās gradācijas, ja mēs katrā ieskatāmies dziļi, mēs redzam, ka redzamā veidā būs pilnīgi citā dzīves veidā. Piemēram, cilvēks, kurš vienkārši ir piesaucis Jēzu, kurš viņš tic, ka Jēzus ir Dieva dēls, ka viņš ir samaksājis par maniem grēkiem, bet reāli savā dzīvē viņš nepatur prātā ne Jēzus vārdus, ne viņa pavēles, ne teiksim, patiesības vārdu, ļaujot caur to svētiem garam atjaunot savu domāšanu visās jomās, tātad viņu nevar nosaukt par Jēzus mācekli, vai tādu, kurš seko savam kungam, jo arī Dievs nevarēs viņu lietot, kaut kādās situācijās. Protams, Dievs var lietot pat ēzeļmāti, kā mēs to redzam svētajos rakstos, bet šeit iet runa par tiem konkrētajiem labajiem darbiem, kas vēl pirms pasaules radīšanas ir nolikti mūsu dzīves ceļā, lai mēs tajos dzīvotu, Un šeit atkal, tas nav tā, ka mēs vienkārši ķeram un grābjam visu pēc kārtas, šeit tieši es gribētu likt akcentu tieši uz šo sadraudzību ar Dievu, bez kuras nekādiem labiem darbiem nav jēgas.
ja tā kā par to ir runāts Korintiešiem 13. nodaļā. Pat ja es atdotu savu miesu, ja, pat ja es izdalītu visu savu mantu nabagiem, bet manā sirdī nebūtu mīlestības, ja es to nedarītu aiz mīlestības, bet ja es to darītu baiļu dēļ, godkāras dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ, tad tam nav nekādas jēgas. Un tādēļ tas ir ļoti, ļoti nopietni, ja? Un tātad cilvēks, kurš iet vienā solī ar Dievu, kurš ir sadraudzībā ar Dievu, kurš paliek viņa mīlestībā, kurš paliek viņa vārdos, tanī arī paliek Dievs, ja? Un Dieva gars var plūst caur viņu, nevis tā, kā cilvēks to savā prātā ir iztēlojies vai iedomājies, bet tā, kā Dievs to vēlās, jo šis cilvēks ir padevies Dievam un caur šo padošanos stājies pretī velnam. Tātad viņš ir tīrs un Dievs viņu var lietot. Aleluja! Vai tas nav arī tas, par ko runā apostols Pāvils, ja, kad viņš saka, es jums gribu tikai vienu jautājumu uzdot. Kā jūs esat saņēmuši Dieva garu? Vai caur bauslības darbiem, vai caur ticības vārdu? Dzirdot ticības vārdu, ja? Tādēļ, ka varbūt arī šeit ir dažādi varianti, ja, kā cilvēks nonāk pie patiesības atziņas. Tātad kāds varbūt ir sācis savu ceļu caur bauslību, ja, caur mūzu bauslību vai vēl kaut kādā veidā, un tad viņš ir nonācis pie patiesības atziņas, vai varbūt vēl nav nonācis, ja. Kāds varbūt uzreiz, kad viņš nāca pie Dievu, viņš ir saņēmis šādu Dievu žēlstību, ka viņš uzreiz ir dzirdējis tīru evaņģēliju, Kristus evaņģēliju. Taču varbūt tālāk ejot uz priekšu, ja, savā kristietības dzīvē, viņš saskarās ar to, ka viņš, piemēram, varbūt ir aizrauts kādu mācību vēju prom, ja, no šīs vienkāršās patiesības Kristu, kurā apostols Pāvils mūs aicina sakņoties, lai nekāda mācība vēja mūs nevarētu aizraut prom. Un tādu mēs varētu nosaukt par šo uļiķevši, ja, kā krieviski saka, ja, uļiķevši služiteļi, ja. Tātad tāds, kurš neturās pie galvas, kurš neturās pie Kristus, jo neviens nevar likt citu pamatu kā vien to, kas jau ir likts, proti Kristu. Savukārt, kā tad mums bieži vien par uļiķevšiju služīceļu, ja, es tā krieviski izsakoties, ja, nu tāds kuku, ja, kurš aizlidojas kaut kur, ja, bišķiņ pa pieskari, ja, bieži vien par tādu mēs saucam tieši tos sludinātājus, kuri arī pastāvīgi centrēti uz Kristu, un tātad, lai vai kā Dievs tālāk viņus uzceltu vai kur vestu, viņi vienmēr ir savienojumā ar galvu, proti Kristu, un ar šo, un ceļ uz šī pamata, kuru neviens cits nevar likt, ja, jo tas jau ir likts, un uz tā stāv rakstīts, Dievs ir atzinis savējo, un katrs, kurš piesauc tā kunga vārdu, lai atstājās no ļauna. Tātad par to, kas ir ļauns un kas ir labs šodien, tā ir atkal cita tēma, ja, bet tas svarīgākais, ko caur šo video es gribēju pateikt, ka jā, mums ir ļoti svarīga svēta dzīve mīlestībā, tātad tīrība, ja, garīgā, dvēseliskā un pat miesīgā, un par miesas nozīmi un svarīgumu Dievs ļoti, kā lai to pasaka, daudz un interesanti ir runājis personīgi ar mani, bet tās ir lietas, kuras tā kā Dievs man vēl māca, tāpēc līdz galam es to vēl nevaru, tā kā paskaidrot citiem, ja? Jo es parasti runāju par to, ko es pat esmu piedzīvojusi un redzējusi, un es domāju, ka tas arī ir labi un pareizi, ja? Jo es to redzu svētajos rakstos, ja? Ko mēs paši esam redzējuši un dzirdējuši,
to mēs jums arī pasludinām. Jā, kāpēc es to sāku teikt? Jā, par to tīrību garā, miesā un dvēselē, ja? Kad ir svarīgi, lai tas būtu visās gradācijās, taču ļoti svarīgi ir atrast šos šauros vārtus, pa kuriem mūs ieved mūsu dvēseļu gans, un atšķirt šo stāvokli, kad es šo tīrību cenšos panākt ar pasaulīgām metodēm vai tobišķi miesīgā veidā, vai tas tiek panākts paliekot patiesībā, atzīstot patiesību, un mani vada manas dvēseles gans Jēzus Kristus, kurš devis man svēto garu, lai man ikdienas sadraudzībā ar viņu visi meli tiktu aizvākt prom no manas domāšanas, ja, lai es varētu skaidri redzēt manu sauli, manu gaismu, tātad Jēzu Kristu, ja, un atzīstot šo patiesību, tikt atjaunots visos līmeņos un varētu patiešām būt pestīts, ja, no visa tā ļaunuma, ko caur meliem velns ir darījis, ja, manā dzīvē un citu cilvēku dzīvēs caur mani, piemēram, ja. Un tātad tas viss sākās ar evaņģēliju, ja, un ja mēs šo visu, par ko mēs šodien runājam, sajaucam kaut kur vietām, ja, tātad šī kārtība tiek izjaukta, tad arī var notikt tas, par ko ir runāts, ja, tātad kad cilvēki, kā apostols Pāvils saka, jūs iesākāt labi, ja, bet kas ir sajaucis jūs, ja, un viņš saka, lai kas viņš būtu, viņš saņem sodu, tādēļ, ka tas ir ne vairāk, ne mazāk nopietni un svarīgi, ja, un tas var maksāt ne vairāk, ne mazāk kā mūžīgo dzīvību cilvēkam, ja. Tāpēc, ka viss sākas ar to, ko mēs dzirdam un ko mēs atzīstam par patiesību, ja. Tāpēc arī apostols Pāvils saka, ka uzticams namturis, ja, ir vajadzīgs Jēzum Kristum. Un uzticams to es tad, kad tu pārbaudi sevi, ja, kad tu pats sevi pārbaudi, vai tu stāv patiesībā, un kas ir tas, ko tu pasludini, un kāpēc tu to sludini. Vai gadījumā kāda rūgta sakne, kas pacēlusies augstu, neapgāna daudzus, ja, kā arī par to tiek runāts. Vienalga, kā šis rūgtums ir nonācis tavā sirdī, vai tavu personīgo pārdzīvojumu dēļ, vai kādas situācijas dēļ, vai kāda sašutuma dēļ, vai kāda notikuma dēļ, ja, par to tagad nav stāsts. Stāsts ir par mūsu katra atbildību, kurš kalpojam ar vārdu vai jebkādā citā veidā, ja, tad tas vairs nav tā, ka es varu kalpojot Dievam pieļaut kaut kādas lietas kā cilvēks, kurš nekalpo, ja, kurš tātad ir šajā gradācijā izglābts. Un lai tas neizklausās augstprātīgi, jo tā ir katra cilvēka izvēle, un Dievs nevienu par to nenosoda. Un katrs no mums var saskarties ar šiem krustojumiem, kuros viņš tev jautā, nu mīļais vai mīļā, kā mēs iesim tālāk? Ja, iesi pa kreisi, dzīvos labi, pazaudēs aicinājumu, iesi pa labi, būs aicinājumā, bet, piemēram, tā dzīve nekad nebūs šis vai tas. Iesi taisni, būs aicinājumā un būs tas un tas, piemēram, ja. Un es ticu un zinu, ka katrs no mums sajūt šīs ceļazīmes, ja, tikai vai mēs bieži esam drosmīgi, lai uz viņām paskatītos un izdarītu savu izvēli. Tad, ja mēs esam sadraudzībā ar Dievu garu, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mūsos būs šī drosme, lai izdarītu to izvēli, kura priecē gan mūs pašus, gan mūsu debes tēvu, gan arī apkārtējos cilvēkus un atraisa labāko uz šo brīdi, kas ir iespējams, ja, ko Dievs var darīt un kas mums ir paredzēts. Tāpēc Dieva vārdā, acīm redzot, ir teikts, ja, par ko arī ļoti daudz ir runāts, nebaidies.
Pirmkārt, nebaidies no debesu tēva, atceries, ka viņš tev vienmēr mīl, un viņa domas par tevi ir glābšanas domas. Viņš tev grib izglābt, viņš tev grib pasargāt, viņš tev grib piecelt, viņš tevi netiesā un nenosoda. Viņš zina, kā ir. Jēzus zina, kā ir dzīvot cilvēku miesā. Viņš ir ticis kārdināts visās lietās, bet bez grēka. Tādēļ mums ir augstais priesteris, kurš var just līdzi mums mūsu pārbaudījumos. Un vēl vairāk mūs stiprināt, mūs atjaunot, mums dod gudrību, mūs vadīt un izvest no dažādām situācijām, kurās mēs esam nonākuši. Vienalga kādu iemeslu dēļ, jo ir teikts, ka tiem, kuri Dievu mīl, visas lietas tiek pagrieztas par labu. Tātad Dievs jebkuru situāciju, ne jau tāpēc, ka šī situācija ir nākusi no Dieva, lai tev kaut kādā veidā notiktu kaut kas labs beigās. Nē, šeit ir runa par to, ka pat tad, ja velns ir kaut kādā veidā tevi apmuļķos, piemānījis, vai tu esi kaut kur iemaldījies, pat tad Dievs tiem, kuri Dievu mīl, var pagriezt šo situāciju tā, ka beigās tu vēl izvilksi no tā pērles, dārgakmeņus un aizies kā uzvarētājs ar laupījumu. Tur, kur velns gribēja tevi iznīcināt, apzakt un nogalināt, viņš atkal paliek ar garu degunu. Tādēļ, ka Kristu a priori, tu esi uzvarētājs, tu un es, jo viņš jau ir velnu uzvarējis. Velns jau ir uzvarēts. Viņš jau ir pazaudējis visu varu. Un tas, ko viņš dara, viņš nāk un melo. Es gribētu pateikt rupju vārdu, bet neteikšu, jo svētajiem tā nepieklājās. Ko viņš nāk un dara? Bet viņam nav nekādu izredžu, kamēr vien tu skaties savu mīļoto Jēzu Kristu, tūši fokus uz viņu un viņa patiesību. Lai viņš caur savu vārdu var tev mazgāt ikdienas, atbrīvot no visiem meliem, kas traucē atspīdēt evaņģēliju gaismai pār tavu dzīvi un nest to svētību, ko debes Tēvs grib tev dot. Jā, tieši tāpēc arī mēs sludinām evaņģēliju un daram visu, lai paliktu pie tīra evaņģēlija. Un tas ir tas mūsu galvenais izaicinājums katram no mums. Lai vai cik tas vienkārši neliktos pirmajā acu uzmetienā. Un to varētu salīdzināt kā, piemēram, ezeru, ja, kuram ir, kad ir pilnīgs miers, ja, kad ir šis tā kā spoguls, ja, šī ezera virsma štīls, kā saka, pilnīgs bezvēž, un ka mēs varam piedzīvot šādu pilnīgu mieru Kristu. Ka pat tad, ja kaut kur tur pūš šie mācību vēji, plosās šīs dažādās pasaules notikumu vētras, taču mūsu sirdī ir šis šaloms, šis pilnīgs miers, kurš ir iespējams paliekot Kristus vārdos, paliekot Jēzus Kristus vārdos, kuru svētais gars mums atgādina. Tātad vēlreiz uzsver, tas, kas ir atkarīgs no mums, palikt ticības vārdā, kas atraisa svētā gara darbību mūsu sirdīs un caur mums. Kāds varbūt domā, kad kāda starpība, ja, vai kad tas varbūt nav tik svarīgi un tā tālāk, ja, es tur šodien paustraucos, rīt pabaidos vai vēl kaut ko, bet es tev gribu pateikt, ka nesen Dievs man parādīja tādu redzējumu, ja, ka katrs mēs esam kā, zini, tāds Wi-Fi, neviena antena, bet tāds milzīgs tornis, augsts tornis, un ka šie Wi-Fi signāli, šie viļņi, viņi ļoti spēcīgi izplatās un ietekmē katru, ar ko mēs esam saistīti un pat neesam saistīti. Respektīvi, tam, ka tu esi pasaulē, ir ļoti liela nozīme, un tas, kādu signālu tu raidi pasaulē, arī var izšķirt ļoti daudz ko. Tāpēc mums ir jāsaprot, ka mums ir jābūt ļoti ieinteresētiem vienam otrā, jo
Kristus miesa nekur neaizskries, pat bez mazā pirkstiņa. Tā kā tas ir teikts, ja, ka vismazākais Kristū ir lielāks par Jānu Kristītāju. Un Jēzus iet pēc vienas, atstājot 99. Un tieši tāpēc mēs tik ļoti ir jārūpējās mums vienam par otru, ja, arī sludinot šo labo vēsti, lūdzot vienam par otru un tā tālāk, lai pat vismazākajā procentā mūsos neiezaktos tāda doma, nu ko ar to tur vairs. Mēs vēl izdarīsim tā, ka mēs to aku aizbērsim vēl pilnīgi un galīgi ciet, ja? Ar saviem nosodījumu, pārmetuma, pazemojuma un vēl visādiem akmeņiem, lai viņš tur sēž un nepīkst, ja? Bet mēs, ja redzētu to kopainu garīgi patiešām, tad mēs saprastu, ka mēs paši sevi apturam, nobremzējam, atliekam kaut kādus notikumus uz ļoti ilgu laiku, kamēr šī aka tiks atbērta, atrakta, jo Jēzus to noteikti darīs. Ja? Viņš neatstās nevienu no savējiem, un neviens, kurš piesauc viņu vārdu, neaizies bojā. Tā kā Jēzus ir teicis, neviens netiks izrauts no man tēva rokas, ja? Jo viņš ir stiprāks pār visiem. Aleluja! Un Jēzus tēvs ir arī tavs tēvs un mans tēvs, ja? Kristu, es uzsveru. Ja tu neesi piesauc Jēzu par savu kungu, neatzīst, ka viņš ir samaksājis par taviem grēkiem un augšām cēlies, tad tu neesi apzīmogots ar Svēto garu, un tas, kurš nav apzīmogots ar Svēto garu, Dievam nepieder. Taču, ja tu to vēl neesi izdarījis, tu to vari izdarīt, jo Dievs grib, lai katrs cilvēks tiktu izglābts. Ja? Tieši tāpēc viņš sūtīja savu dēlu, jo tik ļoti viņš ir mīlējis pasauli. Un katrs no mums, kā jau mums tas ir zināms, ir kāda Kristus miesas daļa. Ja? Ir acs, ir roka, ir kāja. Un mēs zinām, ka, piemēram, ja mēs skatāmies uz organismu, kaut vai uz cilvēku organismu, ja? Ka viena ķermeņa daļa ļoti spēcīgi var ietekmēt citu ķermeņa daļu, ja? Un kā, ja mēs, piemēram, attīram kādu ķermeņa daļu, tas var ļoti spēcīgi ietekmēt visu kopējo organismu stāvokli, ja? Tātad šeit es uzsveru to, ka tam, cik ļoti tu nododies sadraudzībai ar Dievu, palikšanai Dievu vārdā, patiesības atzīšanai, ja, Dievu meklēšanai, viņa ceļu, viņa gribas meklēšanai visos jautājumos, tātad vienkārši paliekot sadraudzībā ar Dievu, ja, tas vistiešākā veidā ietekmē visus pārējos Kristus miesas locekļus. Tas, lai tevi neizbiedē, bet lai tevi iedvesmo, saprotot, cik tu esi svarīgs un nozīmīgs, jā, svarīgākais, kas ir jāatcerās, jā, tātad par šo te, kad neaizskriet pa priekšu tam, ko Dievs dara, jā, tātad šeit es gribu to uzsvērt, jā, jo, protams, ka kristieši pārsvarā visi tā kā ir ieinteresēti svētā dzīvē mīlestībā un daudz par to tiek runāts un sludināts un tā tālāk. Un šeit ir ļoti smalka tā robeža, ja? Kad cilvēkiem caur šādu sludināšanu nevis atspīd Kristus gaisma, kas viņiem dod šo spēku dzīvot svētu dzīvi mīlestībā, bet šī gaisma tiek aizēnota, ja? Caur fokusa nomaiņu, ja? No Kristus uz mani. Ja? Tātad, jā, mēs varam pārbaudīt sevi, bet ko mēs sevī meklējam? Mēs sevī meklējam Kristu, ja? Mēs raugoties uz viņu, tiekam pārvērsti. Un tas nenozīmē, ka mēs nevaram runāt par kaut kādām lietām, kas ir jāsaprot, bet tas nozīmē, ka mums ir jāsajūt šī robeža, kurā vārds nes dzīvību, vai tas kļūst par burtu, kas atnes nāvi, ja? Un tātad, domājot par šo, ja, tātad es saprotu, ka jā, Dievs mūs attīra tā rezultātā, ka mums ir sadraudzība ar Svēto garu, ja? Jā, Dievs mūs attīra arī
no visādām lietām, tā kā pat redzamā pasaulē, ja cilvēkam var izmainīties garšas izjūta vai tas, kas viņam ir vajadzīgs, lai viņš vispār justos labi, ja, apmierināts un tā tālāk. Tāpēc arī apstults Pāvils saka, ka dievbijība pati par sevi ir milzīga bagātība, milzīgs ieguvums, ja, un dievbijība ar pieticību, ja, vēl jau vairāk, ja. Un viņš saka, ka viņš ir gājis cauri dažādiem posmiem, ja, un ka viņa ticība ir tikus pārbaudīta, un ka viņš ir atzinis Dievu mīlestību, ja, kad viņš ir ieraudzījis, ka Dievs vienmēr ir ar viņu, ja, un tāpēc viņš var teikt sev laimīgi esam, nevis tāpēc, ka kaut kas viņam pieder vai nepieder redzamajā pasaulē. Un tātad tas ir ļoti svarīgi, ka mēs esam brīvi, ja, no šīm te kārībām, pasaules kārībām un iekārēm, ja, kas cilvēku var vest pazušanā, ja, to dēļ cilvēks sapinās visādos, var nonākt dažādās situācijās, kā mums to arī saka svētie raksti. Bet mums ir jāatcerās, ka viena atkarība mums nekad netiks atņemta, un tā ir fundamentāli svarīga, lai mēs varētu aiziet līdz galam, lai mēs varētu piedzīvot, ka Dievs šo tīrīšanas procesu, lai mēs vēl vairāk augļus nestu, noved līdz galam. Tātad tā ir atkarība no Dieva, vai, ja mēs būsim pavisam konkrētāki, no laika, kuru mēs pavadam ar Dievu. Un šeit, mīļie, ir tā ceļzīme, kura katram ir jāpamana pašam, kur tev Dievs rāda, no kā tev būtu jāatsakās, vai kas tev būtu jādara, lai tu varētu pavadīt kvalitatīvu laiku ar Dievu, un tā ir tava izvēle, un tā ir tava atbildība, un tas ir tavs lēmums, to Dievs neizdarīs tavā vietā, ja? Bet vienmēr zini, ka lai vai ko tu izvēlētos, viņš vienmēr būs ar tevi, viņš vienmēr ir ar tevi, jo to viņš ir pateicis savā vārdā, ka viņš ir ar mums līdz pasaules galam. Aleluja, un Dievs nav cilvēks, kurš melo, ja, jo viņš ir gaisma un nav viņā nekādas tumsas. Un viņš šodien ir tevī un manī, katrā, kurš piesauc Jēzu Kristu par savu kungu. Amen.